Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz tēma mazliet savādāk kā parasti, jo es padalīšos ar savu personīgo pieredzi par grāmatām, ko es esmu lasījusi šajā pēdējā gadā. Un vispirms es padalīšos ar kristīgajām grāmatām, kas man ir ietekmējusi. Šīs nav vienīgās grāmatas, ko esmu lasījis, bet tās, kas man ir spēcīgāk uzrunājusi, es padalīšos ar tām. Un arī kādas citas grāmatas, kuras nav kristīgas, bet kas ir atstājuši iespaidu uz mani. Grāmatas, kas man ir ietekmējuši. Kāpēc mums vispār nepieciešams lasīt kristīgas grāmatas? Vai tad mums nepietiek tikai ar Bībeli? Protams, Bībele ir pilnīga grāmata, un tā ir viss, kas mums ir nepieciešams. Grāmatas ir domāts, lai mūs celt arī mūsu ticību, un lai mēs vairāk mācītos. Protams, mēs varam lasīt tikai Bībeli un palikt lūkšanās, kas mūs var ietekmēt, bet grāmatas, kas ir uzrakstītas, ir, lai mūs stiprinātu, lai celtu mūsu ticību, lai mēs mācītos, lai mēs attīstītu garu jūtīgumu, kā arī, lai mēs labāk izteiktos un mūsu domas būtu daudz plašāks. Lasīšana palīdz arī samazināt stresa līmeni, jo mēs tad, kad mēs lasām, mēs iedziļināmies tajā visā, un tas mūs atrājas un palīdz mums relaksēties. Lasīšana ir viens tests, ka, ja tu esi stresains, tad ņem grāmatas un sāc lasīt. Un tad, kad tu sāksi lasīt grāmatas, tu arī sāksi skatīties uz dzīvi, uz lietām daudz savādāk. Un, protams, tu iemācīsies arī daudz lietas, ko tu neesi varbūt sapratis un par kurām tev nebija zināšanas. Grāmatas lai mēs ieiet dziļāk Dieva klātbūtnē, lai mūs tuvinātu Dievam. Tas mums var palīdzēt arī daudzās citās lietās. Es sākšu ar pirmo grāmatu. Man šī grāmata ir franču valodā. Tie ir Dieva ģenerāļi. Šī grāmata tika uzrakstīta par Robertu Liardonu. Jūs varat atrast arī video, ko es esmu ierakstījusi no šī mācītāja par to, ka viņš bija, tad, kad viņš bija maziņš, viņš nomira un viņš nonāca debesīs. Un Dievs viņu inspirēja, iedvesmoja uzrakstīt un studēt šos Dieva ģenerāļus, tie, kas ir bijuši pagātnē, tad Dieva vīrs un sieva, kas ir bijuši pagātnē un nesuši labo vēstu, kas ir darījuši zīmes un brīnums. Un viņš studēja tos un ir apkopojis divās grāmatās. Un šī gadā es izlasīju pirmo grāmatu, kurā bija par Johnu Wesliju, Džordžu Whitefieldu, Jonathanu Edvardu, Francis Asbury, par šiem Dieva vīriem, kas ir atnesuši izmaiņas pasaulē, un Čārls un Džonu Wesliju, kas ir uzskatīti par aizsācējiem metodistu draudzu, un šie Dieva vīri man spēcīgi ietekmēja, un es tiešām varēju iedziļināties viņos un viņu biogrāfijās un par to, cik ļoti viņi mīlēja Dievu un vēlējās vēl vairāk nest Dieva vārdu pasaulē. Un pārstaigāja Angliju, Ameriku un citas daudzas zemes vienkārši ar zirgam mugurā un nesot labos vēstus un pierakstot savas liecības un studējot Dieva vārdu un arī pierakstot dziesmas. Dievs brīnišķīgā veidā lietoja šos Dieva vīrus un tas man ļoti iedvesmoja un bija par svētību šī grāmata. Un iznāca otrā grāmata un arī par Dieva vīriem un otrais sējums, bet es šo grāmatu nevarēju dabūt un viņa bija iztrūkus, vairs nebija izdošanā. Un kad mēnesi atpakaļ es padalījos ar kādu draudzeni, kas par šo grāmatu, ko es lasīju par šiem Dieva vīriem, kā Dievs viņus vareni lietojas un kā Dieva gars caur viņiem ir strādājis. Un es tikos ar viņu pagājušo nedēļu, un ko es dabūju? Es dabūju otro grāmatu. Es dabūju otro grāmatu no savas draudzenes. Un es biju tiešām patīkami pārsteigta, kad
viņi iedomājās par manīm un man uzdāvināja šo grāmatu. Un tas ir par svētību man, un viņi arī tika svētīti caur šīm grāmatām. Tāpēc, ka mēs varam mācīties no pagātnes dievu vīriem un sievām, bet arī, kas mums var iedvesmot un būt par lieciniekiem arī šodien. Un tāpēc es esmu šajā gadā es vēl gribu izlasīt šo otro grāmatu. Nākamā grāmata, ko es vēlos padalīties ar tevīm, viņa ir latviešu valodā arī rezervēta sievietēm. Un šī grāmata ir, lai saprastu vīriešu. Protams, mums ir jāmācās, lai mūsu dzīve attīstītos un mūsu laulība būtu stipra. Mums arī ir jāmācās, mums ir jālasa grāmatas. Šī grāmata ir kristīga grāmata autora. Un vai tu esi kristietis vai neesi kristietis, mums ir jāsaprot otrais dzimums, jo mēs esam atšķirīgi un vīriešu domāšana ir savādāk nekā sieviešu domāšana. Un šī grāmata man tā kā iedvesmoja, un tas man palīdzēja arī savādāk izturēties pret savu vīru, un tas palīdz arī mūsu attiecībām, uzlabot mūsu attiecības laulībā. Un šī pat autora ir izdevusi arī grāmatu priekš vīriešiem, lai saprastu sievietes, un tāpēc es iedrošinu arī uzdāvināt varbūt šo grāmatu vīriešiem, lai saprastu vairāk sievietes. Viens no svarīgākajiem, kas ir, ka vīrieši vēlās mūsu respektu, mūsu novērtējumu, un tā viņi saprot šo mīlestību, ka mēs izrādām, ja mēs viņus respektējam, novērtējam un izrādām cieņu viņiem. Tāpēc, ja tu neesi vēl lasījis, tad iesaku tev izlasīt šo grāmatu. Tiešām man nav šis video nav sponsorēts nekādā ziņā. Es vienkārši padalos ar savu pieredzi, ar to, kuras grāmatas man ir ietekmējuši, un šī ir viena no spēcīgākām grāmatām. Viņa ir latviešu valodā Atklājot lūgšanu. Šī nav parasta tāda lasīšanas grāmata, šī ir tāda studēšanas grāmata, pie kuras ir jāatgriežās laiku pa laikam. Šeit arī uzdevumi ir, kur tev ir jāpieraksta pašam. Šī nav tikai tāda grāmata. Es iesaku šo grāmatu arī varbūt izmantot mazajās grupās un kopā studēt viņu un iet dziļāk šajās lūkšanās, un tas man spēcīgi ietekmēja. Es šo grāmatu studēju arī kad es lūdzu un gavēju, un tas tiešām manī atstāja dziļu iespaidu, un tāpēc es kaut kādā veidā, pateicoties šī grāmatai, mani iespaidoja, ka šim kanālam jābūt lūkšanu kanālam, un lai celtu mūsu ticību, lai celtu mūsu garīgo stāvokli, tie, kas ir Kristu. Un šī grāmata noteikti var būt par stiprinājumu, tiešām iesaku nopērkt sev, padalīties ar citiem un kopā studējiet. Un tā ir tiešām par ļoti lielu svētību. Tāpēc, ka Dievs grib, lai mēs realizējam savus sapņus un mums ir katram noteikts kaut kāds plāns mūsu dzīvei, kas nav tikai tāpat vien. Tu esi radīts, lai sasniegtu kādus noteiktus mērķus, un reizēm mūsu lūkšana dzīve ir ļoti pasīva, un šī grāmata var palīdzēt tev aktivizēt tavu lūkšanu dzīvi un tiekties vairāk pēc tā, ko Dievs ir paredzējis priekš tevis, un būt neatlaidīgiem lūkšanā un tiekties pēc sapņiem, ko Dievs ir ielicis jau tavā sirdī. Nākamā grāmata, man viņa ir franču valodā, es nezinu, vai latviski viņi ir. Tā ir Dereka Princa grāmata, lai pasludinātu Dievu vārdu. Šī ir grāmata, tā ir meditācijas, tā ir pārdomu grāmata katru dienu. Katru dienu ir kāds gabaliņš, ko tu vari lasīt, un mazu lūkšaniņu apkārt. Es iesaku jums noklausīties Dereka Princa liecību, kam viņš ir izgājis cauri un ko viņš ir piedzīvojis, un jūs vairāk sapratīsiet, kā viņa ticība ir veidojusies, un Dievs viņu turpina lietot arī šodien caur viņa grāmatām un caur dažādiem video materiāliem. Un šī ir viena no grāmatām, ko es lasu ikdienā, katru dienu kādu stāstu,
otro gadu jau es viņu lasu, ja, man neapnīk, un pagaidām es turavos pie šīs grāmatas, un tāpēc, kad katru reizi tu kaut ko jaunu un tu mācies, tiešām tu vari mācīties no viņa, jo viņš ir tāds ļoti pedagoģisks un kas sniedz ne tikai, kas dod praktiskas lietas. Tiešām es iesaku šo grāmatu tie, kas vēlas, nezinu, vai viņa ir latviešu valodā, angļu valodā, viņa noteikti ir, bet varbūt, kad ir iespēja viņu arī tulkot latviski, noteikti tā būtu par svētību. Nākamā grāmata, tā arī ir franču valodā, tā ir Jeremija Sutrīla grāmata 365 dienas pasludināšana un lūkšanas. Šī grāmata ir priekš katru dienu ir kāda lūkšana, un ja tavā dzīvē ir katru dienu kāda lūkšana, un ja tavā dzīvē lūkšana dzīve ir tāda vāja, tad noteikti meklē kādu grāmatu, kas tev palīdzēs regulāri katru dienu lasīt kādu lūkšanu. Ja tu pats nelūdz, tev būs iespēja lūgt caur grāmatu, ja? Un tas atraisīs tavu lūkšanu valodas, tas atraisīs tavu lūkšanu. Es padalīšos vēl ar kādām grāmatām, ko es esmu lasījuši šī gadā vai turpinu lasīt, un kas ir ietekmējusi man dzīvi, un kas ir ietekmējuši arī man ikdienu. Viena no tām, ko es pašlaik lasu, man vēl mazliet ir palicis. Šī ir grāmata, ko es paņēmu no bibliotekas, un tā kā mēs varam arī ne tikai lasīt grāmatas, tās nopērkot, bet tās mēs varam arī aizņemties, tā kā abonēt no bibliotekas. Un šī grāmata ir par 101 padomu priekš organizācijas. Ja? Vairāk ir saistībā ar digitālo organizāciju, saistībā ar e-mailiem, kā mēs varam mācīties no video, kā mēs varam arī ir kursi, kas ir par brīvu, ir arī grāmatas, kas ir par brīvu. Tad reizēm vienkārši mums trūkst šī informācija, un šī grāmata ir tāds tā kā apkopojums, vēl neesmu līdz galam viņa tā kā pabeigusi, man mazliet vēl ir atlicis. Tiešām organizācija un kā organizēt arī tavu mailus, kā organizēt dažādas lietas un tavu dienas kārtību. Tas palīdz tev būt tā kā vairāk organizētam. Nākamā grāmata atbrīvoties no lietām, lai dzīvot vieglāk. Šī grāmata ir par to, mūsu dzīvēs ir pārāk daudz visādas lietas. Mums skapis ir pārvāsts ar dažādām drēbēm, bet mums nav ko vilkt. Un šī ir tā lieta, šī ir tā grāmata, kas palīdz tā kā pārdomāt, kas tev ir dzīvē vajadzīgs, ko tu lieto, un varbūt, ka tev ir pārāk daudz lietas, varbūt, ka tev ir trauki, kurus tu neesi jau lietojis gadiem, bet tev viņi vienkārši aizņem vietu un krājās putekļi. Tāpēc tās ir arī ar daudzām citām lietām, ka mūsu dzīvokļi, mūsu mājas ir pārbāzts ar lietām, un paņem laiku, lai izskatītu savas lietas un atbrīvoties no liekā, lai tev tas neaizņem pārāk daudz laika, jo mūsu apkārtējā vide atspoguļo reizēm arī mūsu iekšējo vidi, un ja tev ārējā vide ir nesakārtot, tad tu nevari justies arī labi sevi iekšēji. Tāpēc es ņēmu šo grāmatu, lai lasītu, lai arī pārkārtot savu dzīvi un ikdienu, un tā man tāda spēcīga grāmata. Viena nākamā grāmata, ko es gribu padalīties, Grants Kordons, tad noteikumi, lai būtu 10 reizes spēcīgāk. Tātad šī grāmata ir tā kā uzņēmumiem vairāk tāds, tie, kas grib būt uzņēmējs vai vienalga, vai tu kādā citā sfērā tu esi, lai tu 10 reizes labāk darītu visas lietas, lai tu būtu daudz produktīvāks, lai tu pielietotu spēku visā to, ko tu dari, un tas nebūtu tikai pavirši, bet tas būtu
tiešām ar to enerģiju, to, ko tu ielieto, lai tas tev dota rezultāts. Tad, kad mēs esam kristieši, jā, mēs paļaujamies uz Dievu un Dievs darīs lietas, bet mēs paši nepieliekam pūles, un tāpēc es gribu teikt, ka ne tikai, jā, Dievs darīs lietas, bet tad, kad tu sāks darīt lietas, tad, kad tu sāks lūgt, tad, kad tu sāksi runāt ar cilvēkiem un aizlūgt par viņiem, lai viņi tiek dziedināti, Dievs viņus dziedinās. Tāpēc šī grāmata ir ļoti iedvesmojoša un tas palīdzēs redzēt lielāks rezultāts. Mēs varam mācīties no nekristīgām grāmatām. Man liekas, viņš ir ticīgs arī, cik es zinu, un viņš ir nācis pie Dieva arī. Un Dievs var lietot arī dažādu veidu cilvēkus mūsu dzīvēm. Dievs saka, ka neticīgie reizēm ir daudz gudrāk nekā kristieši, tāpēc mums ir dot iespēju izmantot tās lietas, to, ko nekristieši. Bet mēs varam to lietot, lai nestu lielāks rezultāts. Miljonāra noslēpumi. Šī ir grāmata, lai mainītu savu domāšanas veidu. Mēs zinām, ka bagātība un zelts un nauda pieder tam kungam, bet mūsu domāšanas veids var tikt mainīts. Šī grāmata man ietekmēja un ka mēs varam būt noteicēji par to, ko mēs saņemam un to, ko mēs tērējam. Ka Dievs mums dod gudrību mūsu finansēs. Šī grāmata ir viena no bestselleriem New York Times un Wall Street. Es visu šīs grāmatas nosaukums ielikšu, ja tā ir angļu valodā, es viņus ielikšu zem YouTube, jūs noteikti varat tos atrast, un es gribu teikt, ka nevienmēr grāmatas mums jāpērk par dārgu cenu. Ir pieejams biblioteks, nevienmēr mums jāpērk par dārgu naudu. Reizē mēs varam atrast šīs grāmatas internetā, bet, diemžēl, tās ir angļu valodā. Šīs reizēm mēs varam padalīties ar draugiem, padalot kristīgās grāmatas. Aizņemoties no draugiem kādas kristīgās grāmatas, protams, tev dod padomu tās noteikti atdot, lai neizveidotos nepatīkama situācija. Reizēm arī baznīcās ir pieejami kristīgie grāmatu plaukti, kur tu vari vienkārši aizņemties grāmatas un lasīt. Es izmantoju arī viņa teidu, lai nopirku kādas kristīgās grāmatas, kas ir par daudz zemāku cenu. Noteikti ir arī kāds cits siti, kas piedāvā grāmatas. Reizēm mēs varam grāmatas vienkārši grāmatu plaukt ir, ja? Bet, izmanto arī biblioteks, kur tu vari dabūt labas grāmatas un tev nav tās jāpērk. Un tev vienkārši vajadzīgs abonements savā bibliotekā. Tiešām lasiet grāmatas, pieaudziet gudrībā. Dievs jūs vedīs daudz tālāk un daudz dziļākās atziņās. Un mums ir nepieciešama šī fiziskā gudrība, bet arī šī garīgā gudrība. Un garīgā gudrība nāk tad, kad tu esi piepildīts ar to, ko tu esi lasījis. Dievs caur svēto garu tev atgādinās šīs lietas, tad, kad tev tas būs nepieciešams. Bet ja tu neesi neko uzņēmis, ja tu neesi neko lasījis, tad Dievs caur svēto garu tev nevar atgādināt lietas. Tad man ir arī cits grāmatas, ko es lasu, ko es arī studēju Dievu vārdu caur. Pagaidām es padalījos tikai ar šīm grāmatām. Es tev aicinu, lai tu pieraksties bibliotekā, runā ar draugiem, padalies ar kādām labām grāmatām, tu esi lasījis, ka tādas, kas tev ir ietekmējuši tavu dzīvi, un netur to tikai sev, bet dalies arī ar citiem. Paldies, ka noskatījies šo video līdz galam. Es ceru, ka kāda no grāmatām tev iedvesmos un tu vēlēsies vairāk lasīt grāmatas. Ja tev patīk šis video, padalies ar citiem, nospied īkšķīt uz augšu un es tev saku, tiekamies drīz!